Ko tu dari pavasarī, kad arī gribi uzplaukt, bet tev trūkst enerģijas, jo garais, tumšais rudens un ziemas laiks ir darījis savu? Tu droši vien sāc dzert vitamīnus, sāc pastiprināti vingrot, maini garderobi, bet nekas īpaši nelīdz, vai ne? Iekšējais nogurums nepazūd. Kāpēc? Ne jau tumšais laiks vai augstums ir pie vainas, nē. Rudenī un ziemā daba atpūšas, uzkrāj spēkus. Ko dara cilvēks? Viņam rudenī sākas lielie darbi un projekti, jo ir beidzies atvaļinājums un jāsāk strādāt. Taču ķermenis ir daļa no dabas. Ķermenis arī grib atpūsties, tieši tāpat kā daba. Bet cilvēks domā citādi. Viņš tikai piedod gāzi un iet uz pilnu jaudu, neņemot ķermeni vērā. Tāpēc cilvēks rudenī un ziemā slimo, jo pastiprināti strādājot, viņš zaudē dzīvības spēku un arī enerģiju. Pienāk pavasaris, cilvēks pavasarī to neņem vērā un atkal piedod gāzi, lai liktu savam ķermenim pastiprināti turpināt strādāt, neņemot vērā ziemas nogurumu. Vai ir rezultāts? Protams, nav. Nekas jau nepalīdz. Enerģija nerodas, ir tikai un vienīgi nogurums. Ja tu gribi atgūt savu enerģiju, pievienojies jau māja sākumā jaunajai enerģētikas balansēšanas grupai, lai to darītu no pašiem sākumiem, no iekšpuses. Ja ir interese, ieskaties manā mājaslapā.